Jau pamazam tuvojas saulgrieži. Līgo Jāņu diena. Un vai ziniet, šodien pļavā, slapjā pļavā samāca savākt šīs daļās zilgan skaistās raibās lupīnas. Cik skaisti ir parādīts viņu zilums. Daba ir liela māksliniece. Un tāpat kā tuvojas Līgo diena, arī šiem svētkiem ir piemeklēta atbilstoša Rīgas porcelāna rūpnīcas krūka. Ar tādu skaistu margrietiņu dekolu un arī ar papardīti. Arī Līgo dienai piestāvēs šī smukā ausmas kanna ar viena kanniņu. Zieda dekols, svītriņa un arī mājās atradās šāds vāciņš. Kā gribas jums porcelānu parādīt saulītē, bet kur nu saulīte, ja visām dienām lietus? Vakarā tomēr mitējās lietas. Un paskatīsimies uz skaisto burvīgo Mariannu. Kobalta zilums, zelts. Un lūdzu, tāds ir zīmoks. Šāds skaistums Mariannas ir redzēts rets, jo es viņu tādu un ar tādu dekolu neesmu redzējusi. Un ļoti gribētos redzēt arī šādu pilnu servīzi. Bet cik brīnišķīgi, skaistas, interesantas, neredzētas varbūt Siguldas mani katru reizi pārsteidz. Rožu dekols. Neredzēts. Interesanti, kāda būtu pilna servīze šai daļajai Siguldai. Un kas par interesantu zīmogu? Tas bija paraugs un zīmējums 1005. Rīgas porcelāna rūpnīca. Burvīgā, senatnīgā tauta. Nu, ir beidzies projekts un ļoti jauki, ka šī burvīgā tējas tauta ir atnākusi tieši uz mūsu kolekciju. Apbrīnoju šo daļo viņas tautisko rakstu, kanniņu un brīnišķīgo cukurtrauku. Sen gaidīta un tomēr sagaidīta tauta mājās. Viena diena saulaina. Jau negribas runāt, kad atkal lietus, bet paskatāties kopā ar saulīti ir tāda nākusi burvīgā ausma, kura tika sapņota ilgi,
un redziet, sapņi piepildās. Skaistā rozā ausma. Nu noteikti tā ir meitiņu. Tik maigas, ar roku gleznotas pukītes. Šī ausma ir savākta ar 2 piegājieniem. Viena ir gaišāka roza, un otra ir spilgtāka rozā. Nu, cik burvīgs ir kūkušķīvis. Man jau dienas 5 stāv uz galda, un es visu laiku aprīnoju. Arī šodienas vējš ir tas, kas palīdz apbrīnot šo skaistumu. Un vēl viena ausma, pavasarīgi zaļa un ar arī diezgan retu dekolu. Zeltītā Marianna. Un dekols tai arī ir ļoti rets. Šādu dekolu ar rozēm varēja satikt tikai Plānsienu Siguldā. Bet te paskatieties, arī Mariannas bija tādas. Un kāds ir vidiņš Mariannai? Viss no zelta.